Pagājušajā nedēļā Riebiņu novada Rušonas pamatskolā notika Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēde. Darba kārtībā izskatīti vairāki būtiski Latgales reģiona attīstībai svarīgi jautājumi. Viens no tiem ir remontējumi autoceļi, kas ir sāpīgs daudziem novadiem. Ja runā par galvenajiem autoceļiem, tad cegas novērtējums likts vai ļoti slikts ir 287 km vai gandrīz nepilni 60%. Ceļu stāvoklis pasliktinās ar katru dienu. Tas ietekmē gan vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, gan arī uzņēmēju darbību. Padomes locekļi atzina, ka savulaik pieņemtais lēmums par izveidotā autoceļu fonda likvidāciju bijis neefektīvs. Paņemam līdzekļus no tiem, kas maksā, nevis tā kā šobrīd sanāk automašīnas īpašnieks samaksā par akcīzi, kura būtu loģiski jāiegulda tajos pašos ceļos, bet mēs lāpam pavisam citus caurumus ar šo naudu. Turpmāko 2 gadu laikā valsts galveno un reģionālo autoceļu remontdarbiem nepieciešami 45 miljoni lati. Ir noteikts remontējumo ceļu saraksts, taču prioritātes vērtēs pēc dažādiem slodzes un intensitātes kritērijiem. Pēc Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes ielūguma sēdi apmeklē Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Andris Jaunslēnis un vecākais padomnieks Māris Pūķis, lai diskutētu par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumprojektu izstrādes gaitu. Attīstības padomes locekļi norādīja, ka nepiekrīt principam par nākamo plānošanas periodu, kas paredz nodalīt vismaz 3. daļu Latvijas piekrītošās Eiropas Savienības budžeta kvotas, nosakot katrai pašvaldībai savu Eiropas Savienības projekta kvotu pēc principa nauda seko iedzīvotājiem, jo tādā gadījumā puse no finanšu līdzekļiem tiks novirzīta Rīgai un Rīgas reģionam. Padomes locekļi ierosināja izmantot teritoriālās attīstības indeksu kā galveno kritēriju finanšu līdzekļu sadalēji. Protams, ir liels mīnus, ka no laika galā ir iegājies, ka lielās pilsētas finansē mazākas pašvaldības. Un, man liekas, tā ir trakākā tā būtība, ka šitā ir sarīdītas pašvaldības. Un tik tiešām es iedomājos Rēzekne, vai kaut gan mums viss principā saņem no izlīdzināšanas fonda, bet tā pati Jelgava, kura saka, priekš kam man jāfinansē kaut kāda Krāslava. Es domāju, tas ir valsts uzdevums, lai tā nebūtu. Darba gaitā izskatīts ministru kabineta noteikumu projekts Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un deju izglītības programmas, kas paredz administrācijas izmaksas pārcelt uz pielāgojumām likmēm. Pret šo ministru kabineta projektu iebilda visi padomes locekļi. Ja pašvaldība meklē vēl līdzekļus, lai varētu papildināt to izglītojamo programmu skaitu, tad šeit vēl paredz vēl vairāk, krasāk samazināt gan stundu skaitu, gan arī novirzīt administrācijas darbinieku darba samaksu uz pašvaldības pleciem. Attīstības padomes sēdes noslēgumā izskatīts arī jautājums par Latgales karogu un pieņemts lēmums uzsākt konsultācijas ar heraldikas komisiju par karoga apstiprināšanu.